izvēlējos piedalīties lasīšanas dienā un kā grāmatu, kuras lasīšu 15 minūtes. Tā saucas praktiskā inteliģence mūsu ikdienas dzīvē. Kāpēc šāda grāmata? Tāpēc, ka es uzskatu, ka ikvienam cilvēkam ir svarīgi vismaz tiekties būt inteliģentam, jo uzskatu arī, ka ne katram tas ir iespējams. Tāpēc, un tā kā es studēju angļu valodu, es vēlēju šo grāmatu lasīt angļu valodā. So please tell us, what are you going to read in this huge project of reading day? Yeah, I will read The Given Movement, which is Civic Service Without Borders. It's a social event, and I'll read that this. That word is German? No, this is Turkish. Turkish. Yeah. Okay. Turkish, and the movement spread all around the world. And so it's about history, yeah? No, not history. It's just a movement which is connected dialogue with villages, community, society, and nations, so on and so forth. And I'll focus on this book. But this book is in English? Yeah, English, sure. Cool. Look. And the author is the parliamentary of Turkey, which is politician. Politician. He is professor of political science and sociology, and I'm interested in his book much than 2-3. And now I will start this book to read. Okay. So this is the first part of the book. Okay. Thank you. Kā jūs varat pastāstīt, ko jūs lasīsiet lasīšanas dienā, kādu literatūru un kāpēc? Grāmata, klasika, 3 vīru laivā. Tā ir grāmata, kurā var atrast gandrīz katrai dzīves situācijai piemērotus fragmentus. Jārāmīsta vietas, jūs varat atrast fragmentu par to, kādas ir meteoroloģija prognozes un kā viņas piepildās, ja spīd saule, tad atkal. Ja gribas strādāt, tad palasīt kādu nodaļu, ja negribas strādāt, tā ir universāla grāmata. Paldies! Kā jau mēs redzam, cilvēki lasa dažādu veidu literatūru. Gan filozofisku, gan psiholoģisku, gan, protams, kaut ko no pedagoģijas zinātnēm. Kultūras vēsture un mākslas vēsture. Ārkārtīgi inteliģenti. Mēs piedzīvojam brīnumzemē. Angliski. Modernās tehnoloģijas neizpaliek, protams. Ļoti interesanti. What is it? The book, the name was, can't remember. Okay, that's okay. Well, that's why maybe next time take a book. Beidzot arī dzēja, nevis proza. I can check if you... Franču literatūra, ja nemaldos. Filozofija. Filozofija. Pasakas Māra Cielēna. Kur tagad lasi? Šīs ir pasakas pieaugušajiem vai bērniem, tavuprāt? Vai abiem? Interesants, abiem. Abiem. Man jau var liekas, ka pasakas ir aba veida auditorijām. Meitenes, ko jūs las? Tā. Es zinu, ka tā Eskars Vaile. Nopietna angļu literatūra. Ļoti labi. Oscar Wilde. Pasniedzējus arī lasa angļu literatūru. Jā. Vai tas ir romāns? Tas ir romāns par dzīvi Austrālijā, par to, kā Anglijas ieceļotāji cenšas izveidot savu dzīvi un nodarboties ar aizkopību. Austrālijā. Paldies. Interesanti. So, we know what Faruk is reading. What about you, Suleiman? What are you reading? Anthology. Oh, English history. So interesting. My favorite. Okay. Tā, kāda literatūra jūs lasāt? Eņģeļa dvēselē. Tā ir dzeja vai tā ir tāda? Nē, tā ir tāda filozofiska apcerējuma. Paldies. Mocarts. Vīnes klasika. Mūzikas šedevri. Mazais princes. Mazais princes. Jau 5. reizi. Tā arī ir klasika. Man liekas, kas radis Šekspīra darbu. Tā ir vieta, ka literatūra mācās mūsu fakultātē. Kāda grāmatiņa jau ir bijusi? Vai kaut kur redzēt? Studenti ievēro obligāto literatūru.
Antonio, What's your reading the interesting? same. History of English. Literature. Interesting, And really. Tough but interesting. Yes. You, professor? For meaning. Because It's philosophy? It's maybe more on psychiatrist, but actually the university we have agreement with Pia Maria comes from Viktor Frankl University College in Austria in Klagenfurt. They have him as a main person at university. They are practicing his series. So therefore I would like to read more about this. Okay. But it's actually about concentration camps. Very difficult. Ko jūs, profesor, lasīt? Pulksteņa atvēršana. Esmu iepazīsties ar tādu. Tas ir 20 gadus veca grāmata par augstākās izglītības problēmām. Un interesanti viņu palasīt tagad, pēc 20 gadiem. Tas problēma vēl ir aktuāls vai galīgi? Tas joprojām ir aktuāls. Jā. 3 vīri laivā, to jau mēs zinām. Klasika.